prieks tevi redzēt arī šeit. Man ir prieks, ka mūsu parkā ir tāds foršs uzņēmums kā Nordic Building Systems. Un tu vari arī pie mums atnākt pastāstīt, izrauties no sava tā dinamiskā darba un pastāstīt par to, ko jūs darat. Un tad pastāstīt visiem pārējiem arī Nordic Building Systems, ar ko nodarbojās. Mēs esam viens no uzņēmumiem Latvijā, kurš nodarbojas ar koku karkas māju ražošanu. Šajā nozarē jau strādājam jau no 2017. gada. Mana tā pieredze vēl 10 gadus uz atpakaļ iet, bet mēs esam izvēlējušies tādu virzienu kā eksportu, Skandināvija, Dienvidu Eiropa. Un, tā kā sekojam līdz tendencēm, sekojam līdz tirgumu. Tipveida koka karkas mājas? Vai? Nē, tas īsti nav mūsu virziens. Mūsu virziens tomēr ir, kad mēs spējam klientam pielāgoties un, principā, gadiem ejot un attīstoties pašiem, mēs esam nodefinējuši, ko mēs nedaram. Mēs tiešām neražojam mājas, kas ir zem 100 kvadrātmetriem lielumā. Tātad dārza būdiņus un... Jā, to mēs jau mazmājiņas atstājam mazākiem, varbūt tās. Bet tad uzreiz nāk pretī jautājums, kas tad ir lielākā tāda koku karkasa būve, ko ir izdevies uzbūvēt? Šeit atkal mums jāskatās, ir divi veidi produktu, ko mēs piedāvājam. Ir tīri, kas ir, kad mēs no nulles cikla ceļam mājas, un tur mēs principā neejam augstāk par 3 stāviem, 3 un tad varbūt mansards. Un, ir daži tādi projekti, kur ir 400-500 kvadrātmetru mājas, dzīvojamās mājas. Bet ir mums produkts tāds kā aizpildījums sienas, infill sienas. Un tur mēs gan esam 12 stāvu mājas būvējuši, piegādājuši un 76 dzīvokļu mājas. Tas būtiski, ka ne tikai produkts kā māja, bet tieši tāds konstruktīvais būvs strādājums, tā varētu teikt. Jā. Un tas ir tāds... Un tie galvenie tirgi, šādam produktam arī ir tie paši? Tas pats tirgus, Skandināvija, tur ir ļoti attīstīts tieši tās produkts kā tāds. Tur arī liela konkurence zināmā mērā ir. Bet esmu pārsteigts, ka to tik maz izmanto vietējā tirgu, jo tas tiešām dod to iespēju ātri un kontrolēt. Citiem vārdiem uzbūvējam koka karkasu un iepūšam materiālu, iepūšam siltināmu materiālu? Principā jā. Ir karkas, kurš tiek atkal veidots ņemot vērā ģeometrijas visas. Tad mums ir arī uzdoti dati, kādai sienai jābūt, ar kādām siltumspējām. Mēs iemontējam arī logus, mēs uzliekam arī fasādi. Mēs visu izdarām maksimāli, izdarām rūpnīcā. Maksimāli izdarām tā sauktajā offsite, saliekam, lai mēs ietaupītu. Princips ļoti vienkāršs. Mēs samazinām būvlaukumā pavadīto laiku. Jā, jo tas īpaši Skandināvijā ir diezgan augstu cenu zīme. Kādreiz es teicu, ka tas ir attiecība 1:3. Jā, un tagad? Tagad es tā vairs nesaku. Mums tomēr arī cenas aug. Jā. Un mēs tagad varam uz efektivitāti sākt. Okay. Kad mēs sāksim būvēt publiskās ēkas no koka? Tas jau notiek, bet tas grūdienis, man liekas, ir vēl jāgaida. Citās valstīs tas ir ļoti, ja mēs runājam par vietējo tirgu, mēs runājam par vietējo. Mēs runājam par vispārēju. Tad ir divas, protams, daļas. Vai jūs esat uzbūvējuši kādu publisku ēku? Mēs esam bijuši daļa no tā, kaut kādas elementus esam piegādājuši kādus iepirkumos. Bet tāds, ka mēs to viņu būvējam, montējam, novedam līdz kaut kam, tās vēl tikai priekšā. Kāda ir bijusi tā attīstības trajektorija pēdējos gados? Tātad mēs zinām, bija koka industrijā, īpaši būvniecībā, Skandināvijas tirgum bija tāds sāpīgs posms. Kā jūs to pārdzīvojāt? Kas bija tas jūsu tāda atslēga šajā izdzīvošanā? Jā, šis posms īstenībā vēl pat nav noslēdzies. Viņš vēl joprojām ir ieildzis. Redzam, ka zemākais punkts ir tā kā vajadzētu būt garām, ja nebūs kādas citas krīzes. Bet mēs diversificējām tirgus, un mēs laicīgi paveicās vai nepaveicās, vai tāda intuīcija, bet tad mēs
izšķirāmies par to, ka mēs nebūvēsim tikai Skandināvijā, bet ka mums vajag arī papildus tirgu. Ja nu gadījumā kaut kas noiet, tad mums ir šajā gadījumā Nīderlande. Un šis kaut kā nostrādāja. Un tas kritums, jāatzīst, bija diezgan iespaidīgs. Okay, tātad jauni tirgi, tas ir viens. Vai arī turpmāk tie būs jauni tirgi vai kaut kāds, kas būs paplašinājuma vai izaugsmes trajektorijas? Principā ir tā, ka mēs esam diezgan konservatīvi. Ja mēs ieejam kādā tirgu, tad mēs viņu mēģinām tomēr apgūt, pielāgoties, izprast vajadzības un izsmelt to tirgu un tikai tad iet uz nākošo. Vēl viens virziens, tas diezgan nesaistīts, bet mums ir arī Fēru salas, Dānijas, kas viņi skaitās pavalsts, ka nesamelojos. Bet tur ir diezgan specifisks produkts, mazas mājiņas, vienkāršas mājiņas, kuras mēs spējam salikt konteineros. Bet tas tāds, ja mēs runājam par mūsu tirgiem, tad Fēru salas kādreiz bija tāds, ka pamēģināsim, bet viņš ir jau 3 gadus, mēs jau pamēģināsim, un 50 mājas tiešām ir jau aizgājušas. Jā. Okay, tad būtībā izplasties esošajos tirgos, tādu ieņemt lielāku tirgus daļu. Cik ļoti tas ir atkarīgs no partneriem? Šajā gadījumā no partneriem tas ir ļoti atkarīgs. Es jau minēju, mēs esam piesaistījuši diezgan gan Norvēģijas tirgu, gan Nīderlandes tirgu. Tie partneri ir tie, kuri arī iznes mūsu mārketingu, pārdošanas aktivitātes. Mūsu lielā rūpala ir to šeit saražot un aizvest un kvalitatīvi uzbūvēt. Ilgtspēja, koks, zaļais materiāls un īpaši šajā sektorā mēs piedzīvojam milzīgu šo zaļmaldināšanas vilni. Ja, kad tikko kaut kur parādās koks, tad uzreiz tāds šķiet zaļā būve, ja šobrīd pēdiņās. Cik ļoti šī sadarbība ar Norvēģiju, Norvēģijas partneriem un Dānijas partneriem definēja arī tās uzņēmumu vērtības un produktu dizainu? Jāsaka, ka Skandināvija partneri ir samērā kūtri uz šo tieši tajā sektorā, kur mēs būvējam dzīvojamās mājas, dzīvokļu mājas līdz 10 kaut kādiem dzīvokļiem. Tomēr mēs ejam tur tas vidus līmenis, kur tas nav tik aktuāli. Bet varbūt, ka tur jau pamats jau izejas stāvoklis ir labs, tad ne par velti viņi ir izvēlušies koku, nevis citas konstruktīvas. Viņiem tas ir vēsturiski. Viņiem ir tradīcijas 40, 50 un vairāk gadi. Bieži vien tas, ko mēs jau operējam un darbojamies pēc ilgtspējas principiem, tikai tagad mūsdienās mēs to visu esam izveidojuši 1, 2, 3 frameworku un dzīves cikla aprēķinu un ogļu pēdas un oglekļa plaukstas aprēķinu un to visu formalizējuši, bet no Skandināvijas iespējams tas jau pa noklusējumu viss tas ir notiek. Jā. Bet tas sarunā tu jau pieminēji, kad staigājām cauri ražotnei, un tepat arī apmainījāmies, ka tā zināšanas ir nepieciešams. Tad, kas ir tas, kā jūs savu produktu un tā skaitā standartus, kurus jūs ņemat, adaptējat vai tos pašus aprēķinus. Ko jūs darat, lai savu produktu tā teikt validētu vai definētu par tirgumu tādu atbilstošu šajā ilgtspējīgas attīstībā? Mums vairāk tas uzdevums nāk tieši no klientiem, principiāli. Bet, kas ir tas uzdevums? Ko viņi... Tas uzdevums ir, protams, materiālu izcelsmes pierādīšana, mūsu ražošanas procesa kontrole. Mēs esam ieviesuši arī ISO, kas zināmā mērā veicina paškontroli, veicina kvalitātes pilnveidošanos. ISO 9001, tas ir un 14. Tas ir par vidi. Arī par apriti tur? Jā, tur ir arī par apriti. Dizains demontāžai, tātad savienojumu? Nē, mēs neejam tik tālu, mēs ejam tīri par ražošanas procesiem. Un tur mums ir visu enerģijas izmantošana, piesakošana, plastmasas atkritumi, samazināšanas, mērķu izvirzīšanas, mērķu izpildīšanas un visas tās lietas. Standartizācija, tā dabiski tirgus pieprasījums liek jums iekļauties tomēr kaut kādos ietvaru struktūrā, un tad jūs arī tai sekojat.
Zināmā mērā tas bija mūsu iniciatīva vispār. Mazliet atšķirties no citiem, mazliet sakārtot procesus, sakārtot tos. Mēs paši pieņēmām to lēmumu. Un tie mēs ejam pie klienta un mēs vēl rādām, ka mums ISO tās lietiņas ir. Tur nav vairs daudz jautājumu par to, vai šis uzņēmums ir konkurētspējīgs vai uzticams, teiksim tā. Bet, Tu jau pieminēji, tā mazliet ieskicēji, tātad, ka jums ir jādomā par to, kādi varbūt ir atlikuma produkti vai atkritumi nosacīti, kuru viņus definējam un kā mēs tos apsaimniekojam. Cik ļoti jūs paši saviem spēkiem esat spējuši šos jautājumus atrisināt? Tā ir mūsu ikdiena, principā. Tas, kaut ko risinām, un nav tik viegli jāatzīst. Kas ir tas, kur mums būtu nepieciešams kaut kāds atbalsts, vai kas ir izaicinājumi? Ir viens ļoti interesants piemērs. Ir būvmateriālu ražotāji, piegādātāji. Šajā gadījumā izolācijas materiāli, ģipškartona materiāli. Bet viņi spēj piegādāt, bet neņem pretī atlikums. Vai nu ir tādi nosacījumi, kas mēs to nespējam izpildīt. Ģipškartonam dotajā brīdī uzstādījums jūs sakrājat vienu veselu fūri, kas ir ļoti liels apjoms. Vediet pa savu naudu uz rūpnīcu, kas ir Somijā, un mēs pieņemsim pretī. Viss kārtībā. Bet tikai un vienīgi mūsu reģipsi. Tur nedrīkst būt savādāks, kas tomēr mums ir mainās. Tūlīt gan mainīsies arī tie noteikumi attiecībā pret šo. Tad būs tā būvstrādājuma direktīva, kura būs jāievieš, lai šo. Bet tas vēl kad nākotnē atkal. Bet kā tad jūs šo risinat? Šo mēs arī tā reģipša problēma varbūt mēs tomēr maksimāli samazinām to apjomu, un mums ir kaut kādas iestrādes vietas, kur mēs drīkstam izmantot arī mazāk izmēru, kas ir no atkritumiem. Nevis atkritumiem, atgriezumiem. Jā, bet tas ir izaicinoši. Tas ir izaicinoši, un kaut kāds procents tomēr viņš tiek utilizēts, atdots par lielu naudu arī pārstrādēji. Jā, bet tās ir liels izmaksas salīdzinot. Kādas ir tās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas? Tas ir arī visus šos utilizēt, nodot, jo jums jau tad atkal standarts uzliek, ka jums ir tas jādara arī. Jā. Jūs nevarat ko trešajam nodot. Nē, galvenais mums ir jāizsako, kur mēs to visu liekam. Jāpārliecinās tiešām arī, kad tas tiek izdarīts tā, kā ir paredzēts. Mēs nevaram piezvanīt kādam Pēterim, atbrauc savāc mūsu šīferi. Tas nav mūsu materiāls, bet tā diemžēl notiek. Un, ir izaicinājums. Mums ir galvenie izaicinājumi ir tieši ģipškartona produkti un siltumizolācijas produkti. Bet kā jūs skatāties uz savu produktu, ja mēs tā mēģinātu pāriet nākošajā mērogā? Cik daudz ir nepieciešams resursu, lai uzturētu jūsu produktu? Tajā dzīves ciklu viņu pagarinātu? Ko mēs jāsaka, ka pieredzes nav uz to, ka mēs kaut kur braucam, kaut ko nomainām. Vai kāds nolietojums ir bijis? Manos 20 gados nav man bijis saruna. Kā tu skaties, cik arī runājot par aprēķiniem dzīves cikla, kā tu skaties kā dzīves ciklu šai būvē? Tas, ko mēs esam pieņēmuši, tas ir 40-50 gadi. Bet ir ļoti svarīgi tomēr tam koka būvēji ievērot lietošanas instrukciju vai apkopes un visas tās lietas. Un tātad vai jūsu produktam nāk līdz lietošanas instrukcija? Diezgan interesanti, bet ir. Jā. Tām mājām, ko mēs arī esam uzbūvējuši šeit, Latvijā, es dodu līdz fasādes kopšanas instrukciju. Viss, kas ir jāapseko, bet tas jebkuram saimniekam it kā būtu skaidrs. Protams, jautājums, vai tālāk, ja māja pēc tiem 40-50 gadiem, ja ir kaut kas jāmaina, vai tos elementus var atdalīt, vai koku var atdalīt no kaut kāda no plēves elementa, vai viņš ir ar skavām vai ar skrūvēm, vai ar tapām vai naglām. Ja mēs šodien tā domājam, kā teikt, es neesmu iedziļinājies tajā procesā, bet viennozīmīgi tas ir atdalāms
izstrādājams, sadalāms pa frakcijām, varbūt pat otro elpu iedodams viennozīmīgi vairāk nekā jebkurš cits, man liekas, materiāls. Kaut kādu iemeslu pēc jūs esat izvēlējušies pievienoties Jelgavas industriālam parkam un NP Properties vienā no parkiem rezidēt. Kā tad izvēle krita? Tas bija komplekss pasākums īstenībā. Mēs augot, mēs sapratām, ka mums tās telpas ir jāpaplašina. Augot arī mēs sapratām, ka mums viņas vajag kvalitatīvāks nekā tur, kur mēs bijām iesākuši. Un, zināmā mērā nonācām arī pie tā, ka ir vajadzīgas visādas papildus aizsardzības sistēmas. Priekš tas mūsu ražošanas produkts tomēr pakļaujās kaut kādām bīstamībām, vajag ugunsatklāšanas iekārtas, apsildi. Un tas, zināmā mērā, sašaurina to vidi, kurā mēs varam vispār būt. Galvenokārt jūs šobrīd varat nodarboties ar to, ko jūs darat labi. Ražojat produktu, viennozīmīgi mēs uz šo skatījāmies izvēli kā top izvēli. Jo viņš pilnībā nodrošināja mums nepieciešamo vajadzību un pat augstāk. Un tas, kad arī mums, kas nav mazsvarīgi, mēs varam saviem klientiem rādīt, kur mēs esam, ko mēs darām, ka mēs esam daļa no šīs industriālās zonas un ka mums šeit blakus ir citi ražotāji, kur ir tajā pašā industrijā pa lielam. Bet tu redzi, ka tajā vērtību ķēdē, piegāžu ķēdē vai atlikumu ķēdē tālāk ir iespēja varbūt kādam potenciālam biznesam vai kādam, kur tu varbūt labprāt kādu partneri pievilktu vēl tuvāk, ja? Un veidot tos tā simbiozi tiešām tādu. Jā, par šo īstenībā es esmu domājis. Un domājis, tieši es skatos mūsu problēmas. Mēs esam šeit, un kuras ir mūsu problēmas? Tās pašas, tie paši mūsu ražošanas atkritumi, pieņemsim. Viena daļa no tā ir kokmateriāls arī. Ja? Tāpat tās arī blakus profī ir kokmateriāls. Katrs mēs pa savām mēģinām to risināt, to problēmu. Ja? Bet tas materiāls ļoti labi pakļaujās kaut kādai pārstrādēji. Tās ir apkuras granulas sliktākā gadījumā. Vai kaut kas, un kāpēc, lai tas nebūtu kaut kāds kopīga lieta, ko var risināt. Jā. Un ar ko runājot tieši ar partneriem, te varbūt kaut kas veidojās. Ok, tu jau īstenībā ieskicēji, ka šī kopīgā atkritumu vai blakus produktu, nosauksim to tā, nesauksim viņus par... Blakus produkts. Jā, blakus produkts, tas tā, man liekas, mūsdienīgāk, kā mēs uztveram, ka tas ir blakus produkts vai atlikuma produkts. Bet tas nav atkritums. Jā, nepārvērst to par poligonu jautājumu, bet pārvērst tomēr to par mūsu pašu atbildību. Ražotāji arī blakus produkts ir īstais vārds ieguldījumi. Un ka tas varbūt ir kaut kas, ko tu sagaidītu no tās vides, ja, no tā parka. Es redzu, ka tur ir, ka tas varētu būt viens no virzieniem vispār paskatīties. Tāpat tās arī mums nākotnē arī mēs ejam tajā virzienā, mēs ejam uz tām lielākām būvēm. Mums būs vairāk jāpierāda tā pēda, CO pēda. Mums būs svarīgi parādīt, kā mēs to procesu darām, cik mums viņš ir energoietilpīgs, kāda enerģija tiek izmantot. Šeit es redzu, saules paneļi ir sabūvēti. Tur atkal veidojās kaut kāda vide, kas atkal parādītu, kā tāds kopums šeit, kur ražotāji ir tādi. Un, tur arī noteikti ir spēks. No tajā virzienā es redzu daudz tādas lietas, kas varētu veidoties. Gan jau, ka tu esi arī padzirdējis par mūsu citiem plāniem, gan 4. ekoindustriālo parku, kur šīs lietas, ko mēs šobrīd runājam, ko katrs uzņēmums būtībā mēģina tikt galā, vai ne? Ar saviem, kā tu minēji, atkritumiem, ar savu enerģijas avotu, ar saviem ISO frameworkiem, ja, kuros darboties. Tad tas parks ir kā tāda platforma, es saucu par sarkanais paklājs, kad tas tiek noņemts no uzņēmuma pleciem, lai tev nebūtu no savā laika tik daudz
jāvelta uzmanība šiem jautājumiem, kā viņus risināt, bet daļa jau ir atrisināta. Bet to var izdarīt tikai tādā tā kā brownfield formātā. Un esošā parkā, protams, tas ir pakāpeniski, tā kā solīti pa solītim. Tās vajadzības, kas ir Nordic Building Systems, viņam jau jābūt pretī piedāvājumam. Un jūs pēc tam vēl esat, starp mums runājot, un neesat tur milzu uzņēmums. Nē. Mēs esam tādā takas sākumā. Un pat industrija ir tāda, kas sevi nereprezentē šajā segmentā daudz. Jā, tur daudz pētījumu ir, ka būvniecība. Mēs zinām, ka būvniecība no piesārņojuma viedokļa ir viens no vislielākajiem. Daudz lielāks nekā mums sen aprunātās lidmašīnas un tā tālāk. Būvniecības CO2 piesārņojums ir ap 40%, 37-40% gadā. Atkritumu piesārņojums ir 35% gadā. Tad 35% no visiem atkritumiem saražo būvniecība. Ja? Savukārt CO2, tad tur dalās. Tur ir būvniecības process un operational. Bet īstenībā ļoti daudz sakrājās tas ogleklis. Ja? Tā pēda sakrājās no izejas avota, no tā, kur tu pēc to koku materiālu. Un droši vien, ka var pastāstīt par savu aprēķinu, jo ko nozīmē iepirkt koku materiālu no Zviedrijas, nevis no Latvijas, ja? Tajā aprēķinā. Jā. Līdz tam mēs nonākam pamazām līdz tam. Līdz šim īstenībā tas pat nav bijis kā galvenais arguments. Bet, kā jau es teicu, mēs skatāmies uz tiem procesiem, mēs viņus sākam analizēt, mums arī klienti sāk pieprasīt. Jo mums tā industrija mazliet mainās. Arī Nīderlandē izdarīti ir dažādi jau likumā noteikts tāpat Amsterdama, ka tur ir 25% kā minimums jābūt kokā būvētam. Un lielāki projekti, tur noteikts ir tas apjoms, bet ir jābūt aprēķiniem, ir jābūt ieslēgtam CO un visai tai pēdai. Bet, tas ir tāds, mēs dažreiz domājam, ka mums tas jau kādam citam, bet patiesībā mums pašiem. Un es domāju, ka tu vari nosaukt vēl vismaz 5 uzņēmumus, kas visticamāk darbojas tiem pašiem tirgiem, un viņus arī interesē. Jā, mazākā vai lielākā mērogā. Bet, noņemot to vajadzību domāt par to detāli, bet jums ar celtē profitā tā pēda no sērijas jau plus mīnus vienādi. Līdz ar to būtu muļķīgi katram pašam tā mēģināt risināt tos jautājumus, bet darīt to kopīgi, vai ne? Jo tiešām mums sāk prasīt visas tās lietas, kā tu nonāci līdz tam materiālam. Un lai tu nevest tiešām no Norvēģijas ziemeļiem to dēli un nebūvē iekšā un vēl ved uz turien. Bet tas kaut kādā veidā viss viņš summējās. Tad tādu nākotnes jautājumu, kā tu redzi, kā attīstīsies industrija un kāda loma Latvijai ir koka tādā būvniecības attīstībā? Es domāju, tur ir ļoti liela nākotne, jebkurā gadījumā. Pašai rūpnieciskajai ražošanai, kā tādai ir ļoti liela nākotne, bet es redzu izaicinājums. Un jau vairāk tāpēc, ka mēs esam maza valsts, Latvija, ar kaut kādu varbūt. Jo zināmā mērā mums jātiek līdz pasaules ritējumam, digitalizācijai, robotizācijai. Un ja mēs katrs paliekam pie savas mazās ražotnīcas, un tas, es domāju, ka mēs netiksim līdzi. Tāpēc tur ir jābūt kaut kādam impulsam. Bet vai šī industrija būs? Noteikti viņa būs. Bet viņa būs noteikti daudz robotizētāka. Un arī daudz prasīgāka. Tie klienti paliks prasīgāki. Lai tas viss, tie cikli būtu sakārtoti. Lai prasīs arī to, sākot ar projektēšanu, lai tas viss ir redzams, nevis slēpti kaut kādi un nepārzināti celtniecības darbi. Tas ir mans redzējums. Vai mēs ejam uz to virzienu, vai mēs kā uzņēmums ejam uz to virzienu? Jā. Jūs ejat? Mēs ejam, mēs mēģinām, mēs tiešām daudz laika veltam. Mēs arī esam digitalizācijas projektos, maksimāli mēģinām vilkt līdzi. Nākošais lielais solis ir kaut kāda robotizācija, bet tas ir atkal maina to mūsu
to sauc par identitāti. Ja? Jo dotajā brīdī mēs esam tādi custom. Ar to esat īpaši. Jā, to mēs esam īpaši. Kāds ir jāmur, paņem rokā. Jā, un līdz ar to mēs spējam ražot kaut kādas tādas lietas, ko lielie ražotāji nekad nelīst iekšā. Bet tur arī tā ir tāda līdz vienam brīdim. Tad tev ir jāizdara izvēle, vai tu gribi būt lielāks un darīt tās lietas, vai nu. Tomēr varbūt kaut kādas skaistās piramīdu mājas un viss, ko mēs esam līdz šim darījuši. Nē, tā, protams, katra uzņēmuma izvēle. Bet man ir milzīgs prieks redzēt, ka mūsu parkā ir uzņēmums, kas rāda tādu trenda ne tikai attīstības virzienu, bet patiesībā atbild uz tādu ļoti aktuālu pasaules pieprasījumu. Tuvoties tomēr šai ekoloģiskai būvniecībai, atbildēt pieprasījumam, ka mēs vēlamies dzīvot labākā vidē. Un, manuprāt, ka ir forši, ka Latvijai ir šis atskaites punkts, un mēs tiešām varam piedalīties tajā globālajā tirgū. Kā attiecībā uz koka būvniecību mēs neesam maza valsts. Mēs esam liela valsts. Tas, ka mums ir savi izaicinājumi, droši vien noteikti. Bet ir potenciāls būt lielākiem un varenākiem. Tieši tā, uz to mēs arī labprāt palīdzēsim, jo lai tas kvadrātmetrs, ko mēs kopā esam izveidojuši, lai tas kvadrātmetrs kļūst arvien vērtīgāks. Es novēlu Nordic Building Systems augt plašumā, kā tu minēji, digitalizācijā, attīstībā, lai ietekme un apjomi būtu lielāki, nezaudējot kvalitāti. Paldies! Paldies tev liels par sarunu. Bija ļoti interesanti. Paldies!